Labdien! Pārskatīsim galvenos ietekmējošos faktorus šī gada 28. nedēļai. Kopumā jāsaka, ka pieprasījums ir zems un daudzas no cenām ir nedaudz samazinājušās, bet par katru resursu detalizēti turpmāk. Gan naftas, gan ogles, gan dabasgāzes tirgū ir nelieli cenu samazinājumi. Nafta pagājušajā nedēļā noslēdzās pie $85 par barelu, ogle pie aptuveni $105 par tonu un dabasgāzes nākamā mēneša finanšu tirgū cena pie €32 par megavatstundu. Kopumā vadošais un visiem resursiem piemītošais faktors ir zemāks pieprasījums. Ir atvaļinājuma sezona, kas nozīmē, ka gan ražotnes ir atvaļinājumos, gan arī to darbinieki. Un līdz ar to gan industriālais, gan privātais pieprasījums ir zemāks. Naftas tirgum, protams, arī liela ietekme ir Āzijas tirgum, un jo īpaši Ķīnas pieprasījumam, kurš šobrīd arī ir zemāks. Ķīnā ir gan komfortabli ogļu krājumi un bilance, gan arī hidroizstrāde ir augstā līmenī. Vēlreiz pieminēšu, ka Ķīna savos atjaunīgo resursu izbūves tempos apsteidz pasauli un izbūvē visvairāk saules un vēja ģenerācijas. Ogle gan Eiropai, gan Āzijai ir pietiekami krājumi. Tas, kas varētu pastiprināt pieprasījumu pēc ogles un pacelt cenu, būtu ilgstošāki karstumviļņi vai bezvēja periodi, kādi šobrīd lielā mērā nav bijuši. Dabasgāzei krātuvju aizpildījums sasniedz 80% atzīmi, un joprojām valdot augstai saules un vēja izstrādei, pieprasījums pēc dabasgāzes šobrīd ir zems. Tas, kas varētu visstraujāk pakāpināt dabasgāzes cenu, būtu jebkuri piegāžu traucējumi, vai tie būtu viesuļvētras Meksikas līcī pie Amerikas krastiem, vai tie būtu Norvēģijas piegādes traucējumi, vai kādi citi satricinājumi, bet šie faktori būtu tie, kas ir visbažīgākie dabasgāzes tirgum. Un emisijas kvotas kā summējošs resurs, kas nepieciešams, lai dzēstu oglekļa dioksīda saistības, protams, seko ar zemāku cenu, jo fosilo resursu patēriņš bijis zemāks. Nord Pool Spot elektroenerģijas tirgū pagājušajā nedēļā Ziemeļvalstu cena pakāpjās līdz aptuveni €28 par megavatstundu. Tur galvenais faktors ir zemāka vēja izstrāde. Cena Baltijā praktiski paliek nemainīga, pietuvojās €101 par megavatstundu. Pagājušajā nedēļā Baltijai kopumā vidēji ir bijusi zemāka vēja izstrāde, bet pieaugusi saules izstrāde. Un nākamajam gadam vēl joprojām bez lielām būtiskām kustībām cenas par finanšu piegādi 2025. gadā Ziemeļvalstu tirdzniecības apgabaliem elektroenerģijai no 40 līdz €50 par megavatstundu, Vācijas tirgū aptuveni pie €90 par megavatstundu un Polijas tirgū nedaudz virs €110 par megavatstundu. Tāda lūk pašlaik mierīga vasaras nedēļa. Skatīsimies, kas notiks tālāk, vērosim, analizēsim. Paldies par jūsu uzmanību!